Mani sauc Adrians Koks. Šis ir mans jaunais kanāls, kurā es filmēšu gan makšķerēšanu, gan visas pavadas iešanas, ko es visās copēs daru un ko es mājās daru, rūvē, bojos un tā tālāk. Bet šodien es jums parādīšu, kā es sienu pavadu, hērīgu saucamo. Tā, turpinam skatīties. Tā mēs esam apakaļ. Atvērsim kastīti un tagad es jums parādīšu to pašu rezultātu, kā viņš izstīsies no sākuma, lai jūs varētu noskaidrot, ko jūs vispār sagaidat pats beidzamais rezultāts. Tā šī ir tā pavada. Saucamais hērīgs. Viņš te piekārtošu, vai labāk saprotat. Šādi. Viņš man te no copas ir nolietojies, bet šādi. Jā. Tā. Šajā visā pasākumā mums vajadzēs šķērītes. Vajadzēs šādu rīku, ar ko noņemt to apusējo gumiju cieto. Vajadzēs matu regulējumu, kur tu vari te ir rakstīti lielumi. Pēc seju izvēlēto vari uztaisīt cik garu matu. Tad vajadzēs adatiņu parasto. Un pašu materiālu. Fox 20 LV. Iztur 9 kg. Es domāju, pietiekam labi. Un šīs te gumīņas. Lai nepinās metienu laikā pavada ap svinu vai kaut kur citur. Tad vajadzēs šādu gumiju. Pēc tam es izskaidrošu tādu tā kā tūbiņu. Viņu pēc tam nogriezīs un ar kuru varēs regulēt matu, cik tālu, kā. Tad es parasti lieku šo te. Šo te gumiņu, ar kuru noregulē boilu, lai viņa ūdenī nekustās vispār nekādīgi, ja tā ir sniega vīriņa. Tas ir, domāts vairāk sniega vīriņam. Un paši āķi. Izmantošu korda āķus. Šos te ar ieliekumu maniņi no šī te visu laiku ir patikuši. Nezinu kāpēc, bet praktiski schodi baigi daudz nav bijuši. 6. izmērs. Vasarai pietiekami liels, domāju. Tā un tā. Tagad mēs ķersimies klāt pie taisīšanas. Pirmais mēs paņemam materiālu. Parasties matu taisu 11 cm. Es viņu 11 cm noņemu to. Šo te lieko gumiņu, kuru matē nevajag. Tā viņš var izstās šādi. Vai ir cietais materiāls, mīkstais, kurš tā te lokās, otrs otrā pusē viņš tik ļoti nelokās. Viņš stingrāks ir. Tad mēs uzliksim, pirmais mēs uzliksim šo gumiņu. Uzvērsim virsū. Tad mēs uzsiesim te cilpiņu apakšā, kuru mēs pēc tam copas laikā liksim štoparīt, ar ko nostiprināt pašu boilu vai vafteru vai pop-up, lai nekrīt nost.
Paņemsim vadatiņu, jo te ir diezgan smalks tās cilpiņas, un tad vieglāk ir ar adatiņu izvilkt. Sanāca šādi. Šito te lieko mēs nogriezīsim ar šķērītēm. Pagaidām izstās šādi. To te gumiju novilksim priekš tā. Tagad ir, pēc tam mēs izmērīsim te, cik gara pavada būs. Parasti es ņemu 22 centimetrus. Paņemsim 23, jo augšējā cilpiņa aizņem vietu. Vajadzēs garumu, ar ko pēc tam es saīsinās to pavadu. Tagad mēs ņemam to trubiņu, to, ko es stāstīju tā garā. Nogriežam viņu. Kādi centimetrus garu viņa ir. Varbūt pat īsāk. 5 mm. Uzveram te virsū, no otras puses. Šādi te. Un tajā gumiņā iekšā mēs varam to āķi. 6. izmēru kordu. Šādi te no augšas uz leju. Šitā te ievaram. Tagad izstās šādi. Tagad mēs ņemam šo te mata regulētāju, cik garu vajag. Ņemam šo te cilpiņu, ko uztaisījām apakšā. Aizāķējam šitā te augšā, kuru mēs te gribam. Es parasti lieku 14. Šīdā te uzāķējam. Un šitā te ar āķi mēs viņu tā kā pievilksim klāt, tā lai atdurās pret to sienī. Tad mēs tagad izvaram cauri no aizmugurs. Un 7 reizes tā. 1. Un apakaļ vēl 2 reizes. Un pa to pašu pusi izvaram atkal vēl vienreiz. Pagaidām sanāca šitā. Galvenais, lai jums paliek tā mīkstā tas materiāls, te bišķiņ ārpusē, lai āķis ūdenī vairāk kustās labāk. Brīvi kustās. Un tagad mēs vienkārši paņemam šito te gumiju, iezveram pa otru pusi ārā, nostumjam lejā. Tad mēs nomēram pēc pašām visām pavadām, ko mēs esam taisījuši, cik gara. Nu tā, vai visi pavadas vienādas. Man, piemēram, vajag šitī, uztaisim augšā cilpiņu.
Visu uzmetās kaut kāds cilpiņš, tā to it. Tā dabūja. Tad mēs uztaisim parasto cilpiņu. Un izvaram cauri un savalkam. Un to apakšējā gumiju, ko iepriekšējā reiz uzvaram te virsū uz tā mazgu. Visu. Gatavs. Hērīgi. Pavadi gatavu. Tik vienkārši. Man sanāca 23 centimetri gara. Ar mati ieskaitot. Pilnīgi pietiekami gari, īsāku nevajag, es domāju, pa 20 centimetriem. Bet tas pēc katra atšķirīgs un kādu to atšķirīgi pavadu taisi. Tā nu, šodienai viss. Paldies, ka skatījāties. Noteikti nospiežat laiku. Un tad tiksimies kādā citā video. Vislabāk!